Čau! Lai brauciens bija ļoti labs, un esmu paspējis atgriezties uz Aristoteļa 3. videobloga ierakstu. Šoreiz mēs jums parādīsim cilvēkus, kuriem stāv visgrūtākais uzdevums priekšā – uzkurināt jauno publiku visu nakti. Kā teikt biceps un triceps, ballīt iegriezīs karsts savrieziens. Mēs esam grupa Aristotelis un būsim Gapalierī. So let's go on! Mana mūzika ir gana nopietna, lai tajā ieklausītos jaunie studenti vai studenti vispār. Tāpēc jā, es ar lielu prieku piedalīšos šajā pasākumā un man būs ko pastāstīt cilvēkiem. Mana mūzika esmu es pats, mana mūzika ir tas, kā es domāju pasauli. Un savos koncertos es vienkārši padalos ar šo informāciju, ar savām izjūtām ar publiku. Un tas ir tāds process, kas man pašam ir patīkams, kas dara labāku gan mani, gan pasauli man apkārt, gan cilvēks, kas atnāk uz koncertu. Tāpēc manī nav nekādu uztraukumu vai trīcošu roku. Es domāju, ka viss būs labi. Man piepalīdz jau ilgāku laiku. Visos koncertos es braucu ar savu biedru, draugu, DJ Vinvinu. Kas ieskrāpē dzīvos skrečus uz skatuves, kas arī viena no hip-hop sastāvdaļām, ka ir dzīvais skrāpis dzirdams no platēm. Viņš man palīdz un atbalsta, bet kā MCs es esmu viens uz skatuves. Noteikti jaunajiem studentiem tā ir laba iespēja savā starpā iepazīties vēl pirms studiju sākuma, tāpēc kāpēc neatnākt? Es domāju, tā ir tāda ļoti laba iespēja būt kopā, un, kas nav mazsvarīgi nevis tā pa vienam, bet būt kopā un iesākt savas mācības tā, uz pozitīvas nots. Pats pirmais, ko es gribētu teikt, mēs esam ārkārtīgi pagodināti, ka jaunā paudze mūs izvēlās, jo mēs esam tik seni. Pirms koncerta man pienāca viens jauns kungs, drusciņ pār 20, un teica, ka viņa vecāki klausījās pērko, un viņš pats klausās, viņam ārkārtīgi patīk, un es viņam novēlēju, lai viņa bērni arī klausās. Protams, latviešu klasika kā nekā. Jā, tieši tā. Jā. Laikam. Tiekamies Aristotelī, ja? Tiekamies, jā. Tiekamies Aristotelī. Es jūs aicinu 2. septembrī uz Aristoteli. Būs forši, būs sirsnīgi, mēs būsim visi kopā. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power.